Jēzus mācekļi iet pieņemt kristību. Redzēju, kā Jēzus sūtītie mācekļi tuvojās Kafarnaumai. Starp tiem bija tikai 5, kas man jau bija pazīstami. 2 no viņiem devās uz Betsaidu, pie Pētera un Andreja, bet pārējie tanī laikā sarunājās ar Mariju. Tur vēl bija klāt Jākabs jaunākais, Sīmanis, Tadejs, Jānis un Jākabs vecākais. Mācekļi stāstīja par Jēzus lēnprātību, labsirdību un gudrību. Citi stāstīja ar sajūsmu par Jāņa Kristītāja stingro dzīvi, atzīstoties, ka līdz šim vēl nav dzirdējuši, ka kāds tā prastu mācīt un skaidrot pravietojumus, kā to dara Jānis. Pat Jēzus māceklis Jānis, kurš labi pazina Jēzu, ar abrīnu izteicās par Jāni Kristītāju. Apostolis Jānis labi pazina Jēzu tāpēc, ka viņa vecāki dzīvoja dažu ceļa stundu attālumā no Nāceretes, un Jēzus bērns būdams jau viņu pazina un mīlēja. Sabatu mācekļi pavadīja Kafarnaumā. Nākošajā dienā 9 Jēzus mācekļi tuvojās Tiberiādai, bet no turienes pāri Jērihas tuksnesim tie devās Efronas virzienā, no kurienes līdz Jāņa Kristītāja uzturēšanās vietai vairs nebija tālu. Pēteris un Andrejs ļoti slavēja Jāni, teikdami, ka viņš ir cēlies no ievērojamas priesteru cilts, mācījies tuksnesī no esēniešiem, necieš nekādu nekārtību un ir tikpat stingrs, cik gudrs. Daži mācekļi pieminēja Jēzus lēnprātību un gudrību. Citi atkal teica, ka caur savu pazemību Jēzus bieži ir par nemiera cēloni un pieveda tam piemērus. Tomēr atzina, ka arī viņš ir daudz mācījies no esēniešiem. Tikai Jānis visu ceļu klusēja. Visu ceļu viņi negāja kopā, sapulcējās kopā tikai uz kādu brītiņu, tad atkal izšķīrās. Dzirdot viņu sarunas, iedomājos, ka arī agrāk cilvēki ir bijuši tādi paši kā tagad.